Stop! Pirms mēs sākam mūsu tēmu par video, vai jūs jau piedalāties mūsu konkursā? Links ir zemāk uz videos, konkursu video, tā kā, ja jūs vēl nepiedalāties, tad noteikti ejiet un kas ir suni? Viņa gada, viņa tikko izsamēta. Tikko izmazgāta. Viņa arī ļoti grib pie mums, ja? Tā kā liekas trokšus netaisīsim sēdi. Ja jūs gribat ar mums satikties, jo konkursa balva ir iespēja doties ar mums uz kino, tad noteikti ejiet un spiežat lejā uz linku, un cerams, mēs ar jums tiksimies. Bet labi, ja mēs runājam par šo video, noteikti jau esat pamanījuši, ka ārā vairs nav tik silts, un jau lapas ir iekrāsošās oranžīgas. Sarkanā. Jā, nu tā tad rudens beidzot ir pienācis. Un mēs šodien arī gribam uztaisīt tematisku rudens video. Par DIY. Jā, jeb latviskojot dari pats vai uztaisi pats. Mēs jums parādīsim, kā augstajos vakaros sasildīties un uztaisīt tādu romantisku noskaņu. Un tā tad runa iet par ko? Par svecēm. Nu tad ķeramies klāt. Skatāties! Ņemam vecu katlu, ieliejam ūdeni un ieslēdzam plīti un gaidam, kamēr ūdens uzvārās. Ņemam tukšu glāzi, vai mēs paņēmām vecu sveci, noņēmām visas uzlīmes, iztīrējām viņu ārā. Un viņā mēs daram iekšā sagatavoto sojas vasku. Daram iekšā, lai mēs apmēram saprastu, cik mums daudz vajag kausēt. Kad ūdens ir karsts, mēs paņemam atkal vecu katlu, liekam iekšā un baram sagatavoto vasku. Var paņemt karoti un pamaisīt, lai vasks ātrāk izkūst. Izvēlējāmies ētrisko eļļiņu, konkrēti ar kanēļa smaržu, un lejam iekšā izkusušajā vaskā diezgan daudz. Jo vairāk pieliesi, jo spēcīgāk būs smarža, te, kad dedzināsi un kad sāks kust vasks. Krāsas iegūšanai mēs ņemam krītiņu, vaska krītiņu, oranžā krāsā metam iekšā. Un viņam pēc idejas vajadzētu arī izkust un dot oranžo krāsu. Tad mēs esam paņēmuši un iestiprinājuši sveces deglīšus sušī kociņos un mērcam iekšā vaskā. Un šis vasks darbosies kā līmīte, deglīši pielips un nostiprināsies. Kad deglīši nostiprinājušies, ņemam katlu un lejam iekšā vasku. Savai svecei izvēlējāmies liet vēl klāt otro krāsu. Kad svece ir sacietējusi, apsien apkārt skaistu lentīti, kā dekorācija, un nogriež pēc iespējas īsākus deglīšus. Tālāk turpinām ar cupcake silikona formiņām. Deglīšiem ielikām apakšā PVA līmi, lai lejot iekšā vasku, deglītes nepaceļās augšā. Tagad mēs taisam glazūru. Vasks ir izkausēts un lēni maisot mēs gaidām brīdi, kamēr sāks sastingt un veidosies tāda tā kā masa. Šī būs īstā konsistence. Tad, kad svecīte ir sacietējusi, mēs ņemam un lobam viņu ārā. Un sanāk svecei smuka apakšiņa. Mēs mēģinājām likt spiest cauri kūks, to spiežamā, bet, diemžēl, nekas nesanāca. Tā kā pilnīgs feiliņš. Mēs mēģinām likt ar karoti. Un, lai izskatītos kaut nedaudz līdzīgāk cupcakeam, varam īstos sprinkliņus
Un viņas var dedzināt, viņi izkusīs. Tā kā viss kārtībā. Iepriekšējām svecēm nogriežam deglīšus īsākus.